Un es gribētu parādīt jums šīs te bildes, kā tas izskatās. Tātad šis ir tā saucamais sagitālais skats, jeb pacients tiek apskatīts no sāna profilā. Tātad šeit ir mugurkaula kakla daļa, šeit ir pakauša daļa, šeit ir daļai nogriezta sejas daļa. Tātad mēs skatāmies uz pacientu tā kā profilā no sāniem. Te ir priekšpuse, te ir mugurpuse. Te mēs redzam iegarinās smadzenes, kas pāriet par muguras smadzenēm. Tas viss baltais ir smadzeņu šķidrums, kurā muguras smadzenes varētu sacīt peld. Šeit mēs redzam arī daļu no galvaskausa iekšpuses. Mēs redzam smadzenītes un smadzeņu tiltu tā saucamo. Bet šobrīd mēs runājam tieši par mugurkaula kakla daļu. Mugurkaula kakla daļā pirmais skriemelis ir tās pavisam maziņš, tas ir šis. Otrs ir iegarenas formas, piramīda veida formas, visi pārējie ir regulāri. Ja? Šim konkrētiem pacientam problēma ir starp 5. un 6. skriemeli, un līdz ar to mēs varam skaitīt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tātad runa ir par šo te starpskriemeļu disku. Kā redzat, šeit centrā starpskriemeļu disks ir tikai nedaudz izspiedies un izveidojis tā saucamo protrūziju. Un muguras smadzenes viņš absolūti neskar. Muguras smadzenes peld. Bet tad, ja es novirzos uz sānu, tad mēs redzam, ka sānu daļā šeit ir tā saucamie osteofīti, jeb starpskriemeļu diska izspiedušās daļas, pārkaļķojumi, kas iespiežās šajās starpskriemeļa atverēs abās pusēs. Ja? Tātad mēs varam redzēt arī otrā pusē. Līdz ar to šie te osteofīti un starpskriemeļu diska fragmenti, kas iespiežās šajās foraminālās atverēs, nospiež šos te nervus, un pacientam nudien ir tā saucamā brahialģija, jeb sāpes, kas izstaro no kakla uz roku.